Zinepi graudiņš, vārds katrai dienai. Atver sirdi pasaules gaismai. Šodienas rakstu vieta. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, 12. pants. Šodienas pārdomas. Reizēm cilvēki saka: Es neesmu sakārtojis savu dzīvi, tāpēc nevaru neko gaidīt no Dieva. Tas nozīmē, ka tikai tad, kad dzīve būs sakārtota, Dievs varēs svētīt. Šo principu sludina visas reliģijas, izņemot kristietību. Lai arī mērķtiecība un čaklas darbs ir uzteikti arī jaunajām derībā, tie nav attiecinām uz cilvēka glābšanu. Patiesībā kristietība ir vienīgā, kura māca pestīšanu no ticības, nevis darbiem. Ieejot tumšā telpā, mums pirmā doma ir atrast slēdzi, lai ieslēgtu gaismu. Kad gaisma izgaismo telpu, šķēršļi, kuri šķita nepārvarami, izrādās ir viegli pārvarami. Tas pats attiecas uz mūsu dzīves problēmām. Reizēm mēs gadiem mēģinam saviem spēkiem atrisināt kādas lietas un netiekam galā. Apņemies ieslēgt gaismu. Atver sirdi un atļauj pasaules gaismai, Jēzum izgaismot tavu dzīvi. Šodienas lūkšana. Tēvs, es Tev pateicos, ka sūtīji šajā pasaulē savu dēlu, Jēzu Kristu, lai ik viens, kas viņam tic, nekad vairs nestaigātu tumsībā. Kungs, es uzticu Tev savu dzīvi ar visām tās problēmām. Es izvēlos sakot Tev un pateicos, ka Tavā gaismā neiespējamais kļūst iespējams. Jēzus vārdā. Āmen.